pieteikšu nākamo lektori mūsu par tēmu, kāpēc akustiskā vide ir tik svarīga, ko arī stāstīs Elīna Niemitalo-Hapola. Un es vēlos viņu pieteikt ar vienu tādu, varbūt jautājumu jums, un pajautāt, kur parasti sēž bērni ar uzvedības izaicinājumiem? Pēdējās rindās, vai ne? Malās, jā. Un faktiski tajā brīdī, kad es dodos klasē un es vēroju klasi, un es ieraugu, ka bērni ar uzvedības izaicinājumiem sēž pēdējās rindās un ieraugot pieaugušos, viņiem ir galva uz galda, kapuce pāri, tad man ir tā kā hipotēze domāt, ka pedagogi jau ir padevušies. Jā, un tagad mums būs daudz interesantas lekcijas arī par to, par akustisko vidi un par to, kāpēc, un kas patiesībā, kas ir pirmais, vista vai ola, vai priekšā sēdošie uzvedas labāk, tāpēc, ka viņi sēž priekšā, vai vienkārši labākie sēž priekšā. Tā kā tas jautājums ir ļoti, ļoti sarežģīts, un tā kā it's so nice to see you here, Elina. Man ir liels prieks jūs šeit sveikt un došu uzreiz arī jums vārdu. So, good afternoon from my behalf also. Labdien! Man ir gods šeit būt, piedalīties un uzstāties ar šo prezentāciju par akustisko vidi un trokšņa ietekmi uz bērnu attīstību un konkurences prasmēm. Sveicieni no Somijas, no Oulu, kas ir mana mājas pilsēta. Es esmu mācījusies kā logopēde. Es esmu kvalificēts runas terapeits, jeb logopēds. Esmu strādājusi arī klīniskos apstākļos, un tad es sāku domāt, kā troksnis ietekmē bērnu, kas apgūst valodu. Un tas bija tas sākuma punkts, lai es uzsāktu arī doktorantūras studijas, un mana tēma bija trokšņa ietekme uz bērniem. Un šodien man ir tas gods uzstāties ar prezentāciju par mazliet plašāku perspektīvu saistībā ar akustisko vidi un trokšņa ietekmi. Manas prezentācijas mērķis ir paskaidrot, cik svarīgi ir akustiskā vide attiecībā uz bērnu attīstību un labbūtību. Es mazliet runāšu tā kā no dienas aprūpes centru viedokļa, bet arī no skolu vides viedokļa. Un mans mērķis ir, lai pēc šīs prezentācijas jūs būtu sapratuši kopējo bildi par iespējamām sekām. Mēs esam jau dzirdējuši interesantas prezentācijas, interesantas domas par to, kāda ir trokšņa ietekme, un tas zināmā mērā sasauksies arī ar manu prezentāciju, bet atkārtošana nekad nenāk pa ļaunu. Pamata sākuma punkts manai prezentācijai ir, ka skaņas mums ir nepieciešamas. Bērniem ir jāklausās un jādzird skaņas. Arī mums ir vajadzīgas skaņas, lai monitorētu savu runu. Mums ir nepieciešamas skaņas, lai bērni varētu mācīties. Mums ir nepieciešams skaņas, lai saglabātu modrību, lai varētu reaģēt, piemēram, modinātājs vai pēkšņi trokšņi, kas var būt vitāli svarīgi mums. Mums ir vajadzīgs nepieciešams skaņas, lai baudītu mūziku, lai baudītu stāstus, un mums vajadzīgas skaņas, lai mācītos un attīstītos. Un vēl viena pamatlieta. Bērni arī rada skaņas. Mēs nevaram viņus izslēgt, un mums nevajag viņus izslēgt. Viņiem ir jāļauj radīt, veidot skaņas. Tas ir veids, kā viņi mācās, kā viņi komunicē.
Bet mums ir jādomā, kad skaņa tiek radīta, cik bērni atrodas vienā vietā un rada šo skaņu, un kādas vietas mēs šiem bērniem nodrošinām. Tā ir mūsu kā pieaugušo, kā profesionāļu atbildība strādājot ar bērniem. Pāris definīcijas. Tā kā es esmu arī pētniece, proti akustiskā vide, ko es definēju pamatojoties uz tehniskajiem apstākļiem. Tas ir reverberācijas laiks, par atbalstu veidošanos, kāda ir atbalsts vienā telpā, un arī telpas kvalifikācija, kāds ir runas transmisijas indeks. Bet šie ir tehniskie termini, par kuriem rūpējas akustikas profesionāļi, bet mums ir jāzina, kā mēs varam domāt par šīm lietām arī no tehniskā viedokļa. Un tad būtiski akustiskās vides daļa ir visas šīs skaņas, kas atrodas konkrētajā telpā, vai tās ir vēlamas kā šodien, piemēram, šajā telpā mēs vēlamies runāt, vai arī šīs skaņas ir nevēlamas, piemēram, ventilācijas troksnis vai kaut kas, kas nāk no ārpuses. Un šīs nevēlamās skaņas var definēt kā troksni. Pētījumos un arī mācīšanā esmu izmantojusi Pasaules veselības organizācijas definīciju, ka troksnis ir nevēlama skaņa, jo līdzīga skaņa var būt vēlama un patīkama. Nu, piemēram, ja dzīvojat kādā ēkā un cilvēki blakus dzīvoklī spēlē klavieres, jā, tas ir patīkami dienas laikā, bet tad, kad šī skaņa ir naktī, kad jūs mēģināt gulēt, tad pēkšņi šī skaņa izrādās, ka tā ir troksnis. Tas nevienmēr ir saistīts ar skaņas signāla kvalitāti, bet gan to, cik šis signāls ir vēlams vai nevēlams attiecīgajā sistēmā. Un mēs varam domāt par šiem trokšņiem kā tādiem, kas ir fona troksnis, piemēram, ventilācijas satiksmes troksnis ārpus skolas vai, piemēram, iekārtas šajos apstākļos. Par laimi mūsdienās video projektori un datori vairs nav tik trokšņaini, kā tas bija agrāk, jo iepriekš viņi tiešām radīja problēmas skolas apstākļos. Tādā ziņā tehniskie uzlabojumi mums palīdzējuši. Un tad ir aktivitātes darbības troksnis. Tas ir tas, ko mēs varam ietekmēt. Mēs varam pieņemt lēmumu, kādas mēbeles mums ir attiecīgajās vietās, kādas rotaļlietas bērniem tiek dotas, kā tiek izveidota, piemēram, spēļu vieta. Es zinu, ka, piemēram, daudzi no jums noteikti zina, kāda ir skaņa Lego klucīšiem, kad tos, piemēram, izber no kastītes uz grīdas. Tad, iespējams, mīksts paklājs varētu noderēt. Protams, ir arī runa, ir kliedzieni, ir vienkārši kņāda, kad kopā ir daudz bērnu. Un Lorenzo jau ļoti labi izstāstīja tikko, kā mēs varam mainīt uzvedību un reaģēt uz šīm skaņām. Mēs esam jau ilgstoši pievērsuši uzmanību šīm akustiskajām vidēm, taču, diemžēl, šeit ir vēl daudz darāmā. Piemēram, Somijā tika veikts pētījums par apstākļiem klasēs. 40 klases tika pētītas un netika šie akustiskie kritēriji, jo mums ir vecākas, jaunākas ēkas, ne visur ir veikta atjaunošana, un šīs vietas tiešām ļoti atšķirīgas.
daycare. Padomājiet, kā izskatās jūsu klases telpa vai bērndārs telpa. Are you happy with the acoustic? Vai jūs apmierina akustiskā vide? If you are totally happy, Paceliet tīkšķīti uz augšu, ja esat pilnībā apmierināts, tad tā uz sāniem, ja jūs daļēji apmierina, un uz leju īkšķīts, ja neapmierina akustiskie apstākļi. quite many downs and middle, but can I see someone? Vai es tiešām nesaskatīšu nevienu, kas ir pacēlis īkšķīti uz augšu? Par laimi ir kāds. Labi, visi pa laimi nebija vērsti uz leju, bet es domāju, ka vēl joprojām ir daudz darāmā, un man ir prieks, ka mēs šeit šodien esam, lai runātu par šīm tēmām, un lai domātu par to, ko var darīt Means how we are ar tehniskajiem līdzekļiem, piemēram, kāda veida pedagoģiju mēs izmantojam, kādas darbības mēs veicam attiecīgajos apstākļos. We heard already about the Lombard Mēs jau dzirdējām par Lombarda efektu, detalizēt par to vairs nestāstīšu, bet tas ir kaut kas, kas mums ir jāatceras. Tas tiešām ir kā izraisītājs uzvedībai, un tas ir viens no psihosociālajiem procesiem, kas notiek cilvēku prātos, pat ja cilvēki par to nedomā. Tas ir automātiski. even without your thinking. Šīs lietas jūs darat pat nedomājot. When you are aware of this kind of Apzinoties un esot informētām par šāda veida uzvedību, jums kā pieaugušiem ir vieglāk kontrolēt savu uzvedību un atcerēties, jā, tagad nepaukstināšu balsi, kontrolēšu veidus, kā es, savus izteiksmes veidus, kā es izsakos, bet tas ir tiešām viens no pamatjautājumiem. at this early phases of my presentation, finally we get to the Un beidzot mēs runāsim par to, kādas varētu būt sekas, ko izraisa sliktas kvalitātes akustiskā vide. Ja ir daudz fona, trokšņu, ja viss tehniskais raksturojums nav tik optimāls, kas varētu notikt? first one is really subjective one. Pirmais ir subjektīvais aspekts. Have experienced Iespējams, visi esat jau piedzīvojuši, ka šāda situācija potenciāli nepatīkama. difficult Un to ir grūti izmērīt, tā ir subjektīvā pieredze, bet tas tiešām ļoti bieži ir tā, ka šis ir viens no galvenajiem elementiem, bet tas nebūtu nav vienīgais. Un ļoti bieži mēs domājam tikai par šo nepatīkamo sajūtu, understand that the noise also has bodily bet mums ir jāsaprot, ka troksnis ietekmē arī organismu ķermeni un maina mūsu attīstību. Unfortunately, sometimes we hear Diemžēl mēs reizēm dzirdam, ka, mums nav naudas, ko ieinvestēt akustisko problēmu to survive. risināšanai, tas nav tik nopietni, tas tikai mazliet nepatīkami, to var pārdzīvot. Bet mums ir tiešām jāsaprot, ka šī nepatīkamā sajūta nav vienīgais. Causes bodily reactions. Troksnis izraisa ķermeņa reakcijas. They have really strong connections. To var izmērīt, un tās ir ļoti saistītas ar stresu. Atrodoties trokšņainā vidē, troksnis paaugstina stresa hormonu līmeni, un jūs visi kā profesionāļi zināt, ka jo sastresotāks jūs esat, jo vairāk tas ietekmē jūsu darbu, ietekmē to, kā jūs tiekat galā ar darba slodzi, un to, kā jūs sarežģītas situācijas ar bērniem varat risināt. Connections of your way of working. Tas ir ļoti saistīts ar to, kā jūs strādājat, un tas paaugstina arī asinsspiedienu. Working more. Tas nozīmē, ka ķermenis tā kā vairāk strādā, izjūt lielāku slodzi, tam ir jādara vairāk, lai izdzīvot šādos apstākļos. Un šīs reakcijas ir ļoti nožēlojamas, nevēlamas, un to var pierādīt, ka tās pastāv. Taču tas var arī izskaidrot, kāpēc esat, piemēram, noguris, kad esat pavadījis laiku trokšņainā vidē. And then noise affects Troksnis ietekmē This is uzmanību. interesting because there are Tas ir interesanti, jo conflicting results.
Šeit ir daļai tādi pretrunīgi rezultāti, un tas ir saistīts ar trokšņa kvalitāti. Piemēram, ja troksnis ir kaut pastāvīgs, tas nemainās, tad ar to ir vieglāk tikt galā, un tas tik ļoti neietekmē uzmanību. Taču, ja troksnis ir tādi pēkšņi trokšņi, mainīgi trokšņi, kas pievērš uzmanību, līdz ar to visu uzmanību pārslēdz uz šo troksni. Un tas vienmēr mazina koncentrēšanās spēju. Un tagad padomājiet par savu klasi. Vai ir kaut kādas atvilknes, kuras aizveras ar troksni, vai durvis, vai krēsli, uz kur kājām vēl tenis bumbiņas nav uzliktas. Šīs skaņas ir tās, kas piesaista uzmanību. Jo cilvēks vienmēr reaģē uz pēkšņiem trokšņiem, jo tas ir saistīts arī ar izdzīvošanas instinktu, nedrīkst zaudēt modrību. Bet, ja fona troksnis ir pastāvīgs, nemainās, tad tas nav tik kaitīgs. Un arī bērni reizēm ir jūtīgāki, daži bērni ir jūtīgāki nekā citi. Piemēram, bērni ar uzmanības deficīta sindromu. Dažiem šiem bērniem pat nāk pa labu, ja ir šādi pielāgoti trokšņi. Viņiem tas palīdz koncentrēties. Tātad tiešām ir jāpadomā, kāda ir situācija jūsu klasē un kā tas ietekmē jūsu skolēnus. Protams, troksnis ietekmē miegu. Un pētnieki ir pierādījuši, ka bērni tā kā apstrādā savas valodas prasmes miega laikā. Viņiem ir jāguļ, lai iemācītos valodu. Tas ir tas, kā darbojas smadzenes. Tāpēc ir nepieciešams garantēt labas kvalitātes miegu naktī un bērnu dārzos arī diendusu. Troksnis noteikti ietekmē mācīšanos un kognitīvās prasmes, piemēram, atmiņa. Nav tik viegli veikt atmiņas testus, kur ir kaut kas jāatceras, ja ir šādi trokšņaini apstākļi. Tas ir saistīts arī ar uzmanību, bet tas ir saistīts arī ar to, cik labi jūs kaut ko atceraties, cik labi jūs apgūstat, piemēram, valodas. Un es vēl vēlāk arī precīzāk stāstīšu par valodām tieši. Un, protams, ir jāņem vērā arī vecums, jo mazāk ir bērni, jo negatīvāk ir trokšņa ietekme uz viņiem. Un šī ir mana pētniecības jomas, tātad auditorā apstrāde, šie auditorie procesi, kas notiek smadzenēs, un pētījumos laboratorijā mēs esam pierādījuši, ka tad, kad bērni sastopas, izjūt troksni, tad troksnis aptur smadzenēs tos procesus, kas nepieciešami valodas apgūšanai. Tātad tiek aizturētam dažādu skaņu uztveršana un šī te sensorā apstrāde. Piemēram, 2-3 gadus veci bērni, kas vēl joprojām apgūst valodu, un ja viņi pavada daudz laika trokšņainā vidē, tad troksnis aizkavē valodas apguvi. Arī citas valodas prasmes, piemēram, vārdu apgūšana, valodas runas saprašana, tas viss ir daudz sarežģītāk atrodoties trokšņainos apstākļos. Daudzi pētījumi šādi ir veikti ar bērniem, kas atbilst standarta attīstībai, bet ir arī pētījumi, kas ir pierādīts, ka ja bērniem ir kaut kādi riska faktori,
piemēram, valodas attīstības aizture, vai, piemēram, ja bērns mācās otro valodu, vai arī viņiem ir bijuši vidusceļa iekaisumi, šie bērni ir vēl neaizsargātāki, un uz viņiem troksnis iedarbojas vēl sliktāk. Un šādās bērnu grupās ir jāpievērš lielāku uzmanību šādai apkārtējai situācijai. Šeit es esmu pieminējusi pāris nesenus jaunākos pētījumus, piemēram, bērndārzos. Ja tur ir trokšņa līmenis, kas pārsniedz šo drošības līmeni, tad papildus tam, ka tas ietekmē bērnu attīstību, tas ietekmē arī pieaugušos, kas strādā šādos apstākļos. Tieši kā mēs no rīta jau dzirdējām, ka tas var izraisīt veselības problēmas. Tātad darbojas šī Lombarda ietekme, un pieaugušais attiecīgi paaugstina balsi, un līdz ar to tas var ietekmēt arī balsēšu veselību. Lai gan netika konstatēta saistības starp akustiku un subjektīvo labbūtības sajūtu, bet pieredze var būt būtiski negatīvāka. Ja ir slikta skaņas izolācija, ja ir daudz cieto virsmu, no tā vajadzētu izvairīties. Un šajā pētījumā tika izdarīts secinājums, ka ir nepieciešams risinājums, kur tiek nodrošināta akustiski atdalīta vide, gan skolās, gan bērnu dārzos. Ir jāvar sadalīt bērnus mazākās grupās, nodalīt šīs grupas. Un lai šādās vietās būtu atrastos kaut kāds ierobežots bērnu skaits. Tas ir jauns pētījums Somijā, un gan citi pētījumi informācija par tiem ir arī tiešsaistē atrodama. Un tad klases apstākļos pētnieki ir pierādījuši, ka iekšējais un ārējais trokšņa līmenis ietekmē kognitīvās prasmes. Un kā jau to varēja gaidīt, tad iekšējā trokšņa līmenis, tātad tas troksnis, kas ir klases telpā, protams, testa rezultātus ietekmē vairāk nekā tas troksnis, kas nāk no ārpuses. Un spēcīgākā korelācija tika konstatēta šādos apstākļos, un tas vairāk ietekmē bērnus ar īpašām vajadzībām nekā tos bērnus, kas attīstās atbilstoši standarta prasībām. Lai atbalstītu augšanu, lai atbalstītu attīstību, mums ir jākoncentrējas, jāpievērš uzmanība akustiskajai videi. Akustiskā vide ir nozīmīga, un ja domājam par ilgajām stundām, ko bērni pavada bērndārzos skolās, tad tam tiešām ir milzīga ietekme uz bērnu attīstību. Un nodrošinot labu akustisko vidi, labus akustiskos apstākļus, mēs atbalstam bērnu attīstību. Un reizēm man ir es jūtos nedaudz skumji pēc šīs prezentācijas, jo mēs esam runājuši par visu to, kas var noiet greizi, kas ir kaitīgi attīstībai. Un tāpēc gribētu noslēgt savu prezentāciju ar pozitīvām lietām, ar pozitīvu domāšanu, ko var darīt šīs situācijas labā. Lai šādi scenāriji neattīstītos, un pirmais un svarīgākais ir uzlabot informētību par akustisko vidi, un tas ir tas, ko mēs šodien visi darām. Mēs runājam par faktiem, runājam par to, kā šīs situācijas risināt.
Un pirms kafijas pauzes mēs dzirdējām par šiem rezultātiem un par paraugu prakses piemēriem, kas jau šeit ir īstenoti, un es domāju, ka šī saruna ir ļoti svarīga, ko var darīt, kas jau ir pārbaudīts, kas ir devis labus rezultātus. Un otrkārt, jūs jau varat ietekmēt lietas. Un, piemēram, ja tiek plānotas jaunas skolas, jauni bērnu dārzi, mēģiniet atrast veidus, kā iesaistītos, kā aktīvi iesaistīties, kā runāt ar plānotājiem, kur ēka būs novietota, vai tā būs blakus trokšņainam ceļam vai lidostai, vai tomēr kādā klusākā vietā. Un arī kāds būs telpu plānojums, izvietojums, kādi materiāli tiks izmantoti. Piemēram, šādā darba grupā varētu būt arī skolas pārstāvis un piedalīties jaunās ēkas plānošanā. Un es domāju, šādi pārstāvji ir ļoti svarīgs personas šajā procesā, lai varētu ietekmēt to. Un jūs, protams, esat arī tie, kas var ietekmēt lēmumus par renovācijām, kuras telpas ir jāatjauno, kad ir nepieciešams atjaunināt akustiskos materiālus. Un kādus materiālus izvēlēties. Un tad vēl viena ļoti svarīga lieta, par kuru mēs jau dzirdējām, un es domāju, ka jūs arī visi piekritīsiet, ir jāmēģina ietekmēt ikdienas akustiskā kultūra šajās telpās. To mēs reizēm aizmirstam, ka pat samērā mazi bērni var iesaistīties šādā akustiskajā kultūrā. Mums bija šāds seminārs ar kolēģiem skolā, un tad bija arī semināri ar bērniem, kur bērni aktīvi piedalījās, viņi ieklausījās skaņās klasēs, viņi bija tie, kas izgudroja veidus, kā mazināt trokšņa līmeni. Piemēram, vienā telpā viņi izveidoja vietas pemāļiem, lai mazinātu skaņas. Kaut kur citur viņi izveidoja tādus ar roku taisītus akustisko aizsardzību, piemēram, krēsla kājām, lai tās neradītu tik milzīgu skaņu. Var arī tenis bumbiņas izmantot, bet bērni tur paši izgatavoja šādus aizsargus. Tas arī veids, kā šajā procesā iesaistīt bērnus. Un mums šādi semināri bija ar daudziem bērniem. Viņi izstrādāja tādus kā pilotprojektus, lai runātu par to, ko var izdarīt lielākās grupās. Tātad sarunas ar bērniem, tas arī to mēs varam darīt, un tas būtu jādara, lai paši bērni būtu motivēti. Lai viņi justu, ka arī viņus respektē un ka viņiem arī ir teikšana šādu akustiskās vidas veidošanā. Tas arī tas, kas būtu jādara. Es esmu ļoti ātri izskrējusi cauri prezentācijai, tāpēc mums ir laiks komentāriem un jautājumiem. Ceru arī, ka būs jautājumi. Thank you. I will have one question for you. Vai jums kādam ir jautājumi? I will have, yeah. First, I wanted to tell that I think that this demand of tennis balls will... Pirmkārtām, es gribēju teikt, ka jā, prasība pret tenis bumbiņām laikam pieaugs pieprasījums.
Tā, mēs saņemsim vienu pēc šīs pasākuma, bet īstenībā vajadzīgas ir 4 tenis bumbiņas. Jūs cenšaties tādas atvērtas telpas mācīšanās veidot, un jūs kā speciālists, ko jūs varat teikt? Vai tā ir laba tendence tādas klusuma telpas veidot vai nē? Un kādi ir plusi šādai mācību videi? Tā kā es esmu valodas terapēts un ņemot vērā arī pētījumus no akustiskā jomas, es neesmu īpašs fans tām klusuma telpām. Kāpēc? Es zinu pedagoģisko domāšanu, kas ir aiz šīm telpām, lai aktīvi mācītos, proti, un lai skolnieki varētu pārvietoties un strādāt individuāli un mazākās grupiņās, bet tas prasa milzīgu slodzi tieši no skolotājiem, un tur ir milzu riska faktors, ka šīs atvērtās telpas ir pārāk lielas, jo skolnieki tīpaši kaut kādos brīvākos uzdevumos trokšņo. Un ja ir pārāk daudz bērnu, un ja tās atsevišķās vietiņas nav tā kā nodalītas, fona troksnis ir milzīgs. Un ja šobrīd ir tāda tendence attiecībā uz atvērto klasi, jāņem vērā daudzas lietas, piemēram, kā studenti, kā skolnieki spēj tādos apstākļos strādāt. Vai viņiem ir vieta? Jums jābūt spējīgam patiešām atdalīt skolniekus un arī nodrošināt viņiem, lai viņiem ir skaidrs, kurā grupā viņiem jādarbojās, pretējā gadījumā būs sajukums. Papildus tam, šīm akustiskajām problēmām ir arī vizuālās problēmas, jo daži bērni aiztaisīs it kā ausis, bet visu laiku viņi ar acīm sekos citiem un tam, kas notiek aiz loga. Tas nozīmē arī vizuālo traucējumus. Un tā kā jādomā par vizuāliem un akustiskiem risinājumiem, ja jūs sliecaties par labu atvērtiem konceptiem. Somijā mums ir bijušas šīs atvērtās klases. Es esmu iesaistīta vienā izvērtēšanas un pilotu projektā, atvērtās skolas projektā. Un pēc šīs pilotu sesijas ar bērniem viņi patiešām piestrādāja pie lielu telpu sadalīšanas mazākās šā skola. Un ja skolotāji un citi profesionāļi spēj atrast risinājumus šādā situācijā, tas ir labi, bet jācenšas arī izvairīties no mākslīgas šādu telpu veidošanas, un vai tiešām jums nav par daudz skolnieki? Un jāpārdomā, kuras stundas tad var tādā atvērtā izkārtojumā vadīt, vai tā būs tikai zīmēšana vai arī ķīmija. Tur būs vairāk trokšņi, bet mācieties no citiem. Ja sākās kaut kādi šie procesi, tad mācieties viens no otra šeit Latvijā. Nekāpiet uz viena un tā paša grābekļa visi pēc kārtas. Paldies!